Labrīt, godātie konferences apmeklētāji, and good morning to our friends from abroad as well. Jurģis Miezēns, ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, kas atgriezies nedaudz politiskajā ampluā, bet rektora kungs jau minēja, vai nozari sadzirdēta un nozari sadzirdēta, un galvenais jau ir ne tikai, ka mēs konstatējam tās problēmas, kas ir, bet mēs fokusējamies arī uz tiem risinājumiem un kā mēs vispār varam virzīties uz priekšu. Jo ekonomikas ministrs, mans priekšnieks tā teikt, ir izvirzījis ambiciozu mērķi. Mums vienmēr vajag mērķi tautsaimniecībā, mums vienmēr ir vajadzīgs mērķis, uz ko mēs tiecamies, un tad jau attiecīgi mēs radam instrumentus, kā viņus sasniegt. Tātad mērķis ir ambiciozs, dubultot ekonomiku. Un mēs arī redzam malējā sadaļā, kāda mums tā ekonomika izskatās, tā bilde šodien. Un apstrādes rūpniecība, tirdzniecība, apstrādes rūpniecībā, protams, liela artava ir arī mežu nozarei, bet tālāk arī prezentācijā es apskatīšos varbūt vairāk kā piemēru saistībā ar lauksaimniecību, jeb visas nozares, kas ir tādi primāri ekonomiskie resursi, kur tā vērtība rodās tad no tās zemes. Kur tad mēs esam šobrīd? Un, ģeopolitiskie riski un tā nenoteiktība pēc pandēmijas periodā, viņi ir atstājusi būtiski ietekmi uz tautsaimniecību. Un attiecīgi arī pēc augstā inflācijas cenu lēciena, kur galvenais tas virzītājs bija energoresursu sadārdzinājums pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, tad šobrīd ir pieņemta attiecīgi Eiropas centrālās bankas mēri un valstu mēri, lai samazinātu šo inflācijas sitienu, bet tas, protams, arī ietekmē izaugsmi, jo viens no rādītājiem ir inflācija. Un te mēs arī viņu, saskaņoties patēriņa cenu indeksi, tas mērogs, kā mēs varam paskatīties, kā tā inflācija bijusi un kā mēs izskatāmies vispār kopumā mūsu kaimiņiem. Un, kā mēs redzam, vidēji uz Eiropas fona mēs esam bijuši ar krietni augstāku, ar krietni lielāku ietekmi, bet starp tādiem tuvākajiem kaimiņiem mēs jau parādamies, ka mēs sākam atkopties. Un arī, ja mēs skatāmies skaitliski, tad mēs redzam tas lielais kalniņš 22. 23. gads, un tad attiecīgi straujais kritums pēc visu pieņemto mēru un īpaši, procentu likmju, Eiropas centrālās bankas noteikto procentu likmju paaugstinājumu, tad ir tā teikt atdzesējis mums to tautsaimniecību. Bet mēs esam izgājuši uz vismaz, Eiropas centrālās bankas to mērķi par 2% vispārējo inflāciju. Nākamais lielais izaicinājums mums ir darba tirgus kā tāds. Šobrīd viņš ir veselīgs. Ja mēs, kā valsts arī bišķīt atšķiramies no tādas standarta ekonomiskās teorijas, jo mums, ja skatās, visu to brīvvalsts periodu, faktiski 5–6%, mēs viņu varam teikt, ka tas mūsu valstī bijis dabiskais bezdarba līmenis, ja, teorijā tas ir 2–3%. Bet tas nozīmē to, ka šobrīd arī tas darba tirgus mums ir diezgan spēcīgs, algu pieaugums ir samazinājies, ja tas bija iepriekš ap 10%, tad šobrīd tas ir 7,5%, bet tas spiediens uz atalgojumu paliks. Jo mēs arī redzam, ka darba meklētāji ir samazinājušies. Un tās prognozes mums ir, es pat teikšu, biedējošas. Jo demogrāfiskie rādītāji, ja nenotiek, tādas straujas izmaiņas uz demogrāfiskās politikas, fona, ja sasniegtais uzlabojums. Un tur es laikam varētu arī aicināt visiem, kuri var, mums ir vajadzīga nākotne, mums ir vajadzīgi
bērni, un tas tiešām ir svarīgi. Un tas ir svarīgi nevis tāpēc, ka taču ir jauki būt tētim un ir jauki, kad ir bērni, bet tas arī ir svarīgi tādēļ, ka ar šo cilvēku skaitu mums arvien grūtāk un grūtāk paliek noturēt šo ekonomisko izaugsmi. Jeb mēs varam ar mazumiņu izdarīt tikai tik daudz. Un tad mēs nonākam pie tā, teiksim, secīgi eksporta struktūra, jeb tas, kas mums arī to naudu ienes iekšā. Un viņa mums ir diezgan stabila, nemainīga, bet jebkurā gadījumā meža nozara un saistītās nozares mums dod būtisku ieguldījumu mūsu, teiksim, bagātības vairošanā. Un tas arī sasaucās ar iepriekš teikto, ka tā ir mūsu bagātība un mūsu negodīgā priekšrocība. Un es tiešām to arī atklāti saku, ka tas ir mūsu unfair advantage, mums ir šie dabas resursi, mums ir šī bioloģiskā daudzveidība, un tad tas, kā mēs viņu rīkojamies, cik gudri mēs viņu rīkojamies, ir atkarīgs no mums pašiem. Un šis koks varbūt atspoguļo to, kā mēs varam vēl, kas būtu, teiksim, mūsu iespējas nokļūt līdz tiem augstajiem zariem. Mēs ar katru gadu arvien vairāk atsakamies no tādas, godīgi zāģbaļķa eksporta un nepārstrādātā produkta eksporta, bet mēs arvien vairāk un vairāk ejam uz augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, sākot ar ne tikai saplāksni, bet arī jau diezgan tādām tālāk advancētām lietām, kas jau ir bioķīmija un materiāla zinātne iesaistoša. Un tā labā lieta ir, ka tam vienmēr ir cena klāta. Ja tā vērtība pieaug, pievienotās vērtības augums, un tas nozīmē to, ka mēs ar mazāk varam izdarīt bišķīt vairāk arī no tautsaimniecības viedokļa. Tā, un vai tik baterija nebeidzās? Aizgāja. Tātad, kā tad tas izskatās? Faktiski tas ir mūsu primārais resurss. Un labums šim resursam ir tas, ka, teiksim, ja mēs runājam par mežu un vispār, teiksim, bioloģiskiem resursiem, ka viņi ir atjaunīgi, lēnāk, ātrāk, bet atjaunīgi. Un tas dzīves cikls mūsu, teiksim, tā ideālajā pasaulē būtu, ja viņš notiktu šeit uz vietas, Latvijā, ja pilns ražošanas cikls, tātad visa vērtība, kas tiek pievienota visā produkta dzīvē, paliek šeit. Un attiecīgi tad tālāk jau ir eksporta produkti, kur mēs ejam ar jaunām, modernām lietām uz eksporta tirgiem, jo tā būtiskā lieta, ka citās valstīs nav tādas iespējas kā mums. Citās valstīs nerodās tik laba, ja drīkst business case kā šeit. Un tā ir mūsu reģiona specifika. Un, teiksim, tā bioekonomikas loma tautsaimniecībā, šeit es arī lūdzu ministrijas analītiķiem paskatīties, kā tad mēs izskatāmies, cik daudz tad mums viņu pienes. Tātad pievienotā vērtība 3,8 miljardi, tad 10% no kopējās tautsaimniecības, nodarbinātie 13%. Un es, teiksim, uz šo bioekonomikas sadaļu skatos plašāk. Un tā īstenībā ir tā galvenā diskusija, cik plaši mēs skatāmies, un arī Eiropā pagājušajā ministru padomē Latvija, Somija un, teiksim, mūsu reģiona valsts iesniedza saucamo nepapīru par to, ka mums ir jāskatās par bioekonomiku daudz plašāk, par visiem atjaunojumiem, lēnāk atjaunojumiem resursiem, kurus tad mēs varam izmantot. Tad bioekonomika, cik tā mums vēl viņi ir skaitliski, tie ir 20 iesaistītie, tātad 28,000 uzņēmumi, diezgan būtisku sadaļu. Tas aizņem pētniecībā un inovācijā no kopējiem tēriņiem, jeb šajā nozarē mūsu uzņēmēji investē.
Un arī valsts savā ziņā arī investē, nodrošinot šos atbalstus, dažādos grantus. Arī mēs te pie durvīm redzējām ļoti skaistus pētījumus zinātniskos, kas no tādām fundamentālajām zinātnēm dienas beigās arī pāries uz praktiskajām. Un arī kopējā politikā, ja mēs zinām, ka šobrīd ir budžeta laiks, tad zinātniskās darbības likums augstskolām dos nebijušas iespējas piedalīties inovāciju komercializācijā. Un te es atvainojos par angliskajām bildītēm, bet tas ir tādēļ, ka es vienmēr personisku pieskārienu pieliku, lai mēs varētu saprast tos izaicinājumus īstenībā, kas mums ir priekšā. Un ir ļoti interesanta korelācija, un tādēļ es mēģināju salikt šo tieši ar pārtikas ražošanu, ar lauksaimniecību vairāk, bet tas pats attiecās attiecībā uz to sadaļu, kas ir resursu pieejamība un vajadzības. Jeb apvienotās nācijas organizācija prognozēja, kad 50. gadā faktiski varētu būt tuvu 10 miljardiem iedzīvotājus pasaules. Bet mēs redzējām arī mūsu demogrāfiju, mums ne mūsu reģionā līdz ar to, bet tas ir mūsu uzdevums, arī mums augt. Un pieprasījums pēc pārtikas galvenokārt palielināsies būtiski, un arī cena palielināsies kaut vai tikai tādēļ, kad arī pasaulē šī vidusšķirība, sociālā atstumtība vidēji samazinās. Tas nozīmē, ka cilvēki kļūst arvien vairāk kā patērētāja sabiedrība. Protams, kad ir attiecīgi klimata pārmaiņas, traucējumi piegāžu ķēdēs. Un tas viss mums liek varbūt satraukties, varbūt bīties, bet apakšējais attēls, atvainojos vēlreiz, ka viņš ir angļu valodā, bet tas ir no ASV pētījuma viena, kurā es paņēmu, kādas ir bijušas pielietotās metodes iepriekš, lai sasniegtu, ja jūs atceraties to bildīt par populācijas straujo lēcienu, paskatāmies uz gadiem, tad 30. 60. gads. Un tagad paskatāmies uz lauksaimnieciskās produkcijas produktivitāti jeb atdevi. Un es nezinu, vai man vienīgajam tā ir, bet man tā aizdoma ir tāda, ka tā korelācija diezgan tieša. Bet veidi, kā sasniegt šo produktivitāti, jeb atdevi un vajadzību apmierināšanu, ir vairāki. Ja mēs redzam 60. gads, tur ir palielinājušās lauksaimnieciskās platības, ir noteiktas, inovācijas ieviestas, un viena no būtiskākajām lietām ir minerālu mēslu lietošana, kas, ja mēs zinām, ka bija Otrais pasaules karš, kurā ļoti plaši izmantoja, precīzāk sakot, tika radīts rūpnīcas, kas ražoja salpetri priekš militārajām vajadzībām, tad tas mums šobrīd ir ļoti plaši pazīstamie minerālu mēsli. Un lauksaimniecisko produktivitāti tas uzlaboja par kārtu. Kas arī faktiski veicināja pārtikas produktu pieejamības palielināšanos un arī populācijas pieaugumu. Bet tagad mēs nonākam jau tuvāk mūsdienām, un mums jau vairāk nav tās zemes, kur izplesties. Mums vairs nav tie resursi, kurus mēs nevaram paņemt vairāk, lai ražotu vairāk. Mums ir tātad paliek tikai, tehnoloģiskās iespējas, un šī pētniecība attīstība tieši šajos sektoros visbūtiskākais. Jo pieprasījums būs milzīgs, piedāvājums samazināsies, plus arī jau iepriekš minētais, kas ir vides politikas prasības. Jeb intensīvā lauksaimniecība, kas ir bijusi, un šeit es nerunāju Latviju, te es vairāk globāli, kas ir bijusi periodā no 60. gadiem līdz 2000. gadiem, ir daudzās vietās noplucinājusi šo zemi, un faktiski šī
ražošanas apjomi viņi samazinās. Un iespējams, ka tā zeme pat vairs nav lietojama jaunas vērtības radīšanai. Bet tad mums ir viens no risinājumiem, kas ir parādījies un par ko tiek runāts. Un te ir tā, ko ministrs zemkopības arī minēja, tā sinerģija, jeb kā mēs varam sasaistīt un kā mēs varam, teiksim, to bioekonomikas lomu ielikt iekšā, teiksim, tajā nākotnes vajadzību piepildīšanā. Un bioekonomika un aprits ekonomika faktiski ir perfekts, kā pasaka, match made in heaven, jo pēc būtības to var darīt tā, ka tā ir tāda bezatlikuma dzīvesveids, varētu pat teikt, kad mēs varam dot vairākas dzīves vienam produktam dažādos posmos. Piemēram, šie krēsli, kad salūzīs, no viņiem var izgrebt arī karotītes, ja kāds uz to ir gatavs, vai arī viņus var izmantot kā malku, jeb energoresursu. Viņus var vēl tālāk pārstrādāt arī kaut kādā sintezētajā gāzē un tādos produktos. Tās iespējas ir. Un šajā brīdī mēs kaut kā brīžiem nostatam tās politikas pretstatus. Un te varbūt ir tā, ka ir ļoti grūti arī man kā politiķim nākt un teikt, es esmu par līdzsvarotu, teiksim, politiku, par to, ka mēs lietas darām jēdzīgi. Jo viņas ir ļoti grūti izstāstīt. Viņas izklausās kā zinātniskās grāmatas anotācijas, jeb ievada atstāsts. Bet prasības būs. Jeb tas, ka cilvēku skaits būs augšā, vajadzības būs augšā. Risinājumi, vienkāršie risinājumi mums ir izsmelti. Līdz ar to mums ir vajadzīgi sarežģītāki. Un viena no galvenajām iespējām ir tiešām pētniecība un attīstība, inovācijas. Tad mums ir jāmeklē vēl papildus vairākas sinerģijas starp dažādām nozarēm, kā mēs varam, teiksim, dabai draudzīgāk, neradot kaut kādas papildus patēriņu vai fosiliem vai citām prasībām, citiem resursiem, celt šo, vai precīzāk sakot, es pat teikšu, būšu godīgs un teikšu nevis celt, bet noturēt esošos produktivitātes līmeņus attiecībā uz lauksaimniecisko ražošanu, jo tā ēnas puse, teiksim, tam minerālu mēslu lielajai ietekmei uz produktivitāti parādās kā zemes noplicināšanās un zemes sasāļošanās un tās negatīvās sekas, viņas tā kā sasniedzās. Bet savukārt, ja mēs izmantojam bioloģiskos risinājumus bieži vien, tad no šī mēs varam izvairīties, bet tā ēnas puse šim ir, nevienmēr šie risinājumi sasniedz tieši tādu pašu atdeves apjomu, kā tādu tiešām konkrēti industriāli pieeja. Līdz ar to tam līdzsvaram tur tas līdzsvars ir jāsameklē. Arī uz mežsaimniecību līdzsvars ir jāsameklē. Jo, kas tad ir atjaunīgs vai lēnāk atjaunīgs, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, cik ilgā laikā mēs varam nodrošināt to, ka šis resurss būs pieejams. Vai tas ir mūsu dzīves laikā 2 reizes, vai tas ir mūsu dzīves laikā 3 reizes, vai tas ir pa 2 paudžu laikā 1 reize, vai 3 paudžu laikā 1 reize. Bet galvenais, lai ir šī bilance, lai mēs nepatērējam vairāk, kā mēs spējam atjaunot. Tā mēs, teiksim, tas ir tāda mana izpratne par daļu no ilgtspējas. Un šeit ir tā, ko jau es minēju par tā sadarbības starp nozarēm, kā mums viņus vajadzētu integrēt. Horizontāli atkal neinteresanti, bet mēģināt savienot tās vajadzības ar tām iespējām, kas, piemēram, te paliek pāri, jeb iet uz to apritīgumu arvien vairāk un vairāk, un maksimāli neražot atkritumus, bet ražot produktus.
Un es kaut kādā vienā no pasākumu uzrunām arī teicu, un tā diezgan vulgāri varbūt pat izklausījās, kad viena cilvēka, tas teiciens vecs, bet viena cilvēka atkritumi, lai būtu korektāks, ir cita cilvēka zelts. Un tas arvien vairāk un vairāk pierādās, kad, piemēram, tās pašas biogāzes, kas šobrīd tiek attīrītas un laistas dabas gāzes pārvades sistēmās, no kā viņas rodās? Viņas rodās no tā, ko 10 vai pat 11 gadus atpakaļ mēs vai nu veda kaut kur taisīt tādu virces bedri, un tad kā bija tā, viņi tur palika un pēc gadiem izmantoja to, kas bija, teiksim, augsnes ielabošanai labākajā gadījumā, vai tā arī viņi tur palika. Tad šobrīd, teiksim, no tā visa rodās 2 produkti. Viens produkts ir gāze, kur cilvēki var lietot kā energoresursu vai, principā, jebkādai aplikācijai. Un otrs produkts ir izmantojams lauksaimniecībā, kā faktiski augsnes ielabotājs. Un, starp citu, bija vēl 3. produkts, kuru citi saka, ka tas ir baigi slikts, bet ir ļoti daudz nozares, kam tas ir vajadzīgs, kas ir ogliskābā gāze, kas tiek noņemta no šajā procesā. Un ogliskābo gāzi savukārt izmanto kur? Tā skaitā izmanto lauksaimniecībā, siltumnīcās un dažādu citu produktu ražošanā. Līdz ar to tas ir veids, kā tai aprits ekonomikai tad vajadzētu virzīties, kā piemērs. Bet ir vēl viena lieta. Mūsdienās mēs katrs staigājam milzums daudz iekārtām, milzums daudz tehnoloģijām. Mēs varam kļūt arī daudz precīzāki. Un atkal es varbūt atgriezīšos vairāk uz to lauksaimniecības pusi, kad saucamais precise farming, precīzā lauksaimniecība. Kur tad ir tas ieguvums? Mēs patērējam krietni mazāk resursus, bet tāpat laikā mēs iegūstam vienādu apjomu ar vienādu vai gandrīz vienādu, kā kurā situācijā, ar produktu. Jo, teiksim, ja mēs izkaisam tos minerālu mēslus pa visu laukumu, tur ir 11%, kas faktiski tā arī tajā zemē tur paliks, vai arī viņi aizskalosies pa notekgrāviem, tad radīs problēmas kaut kur citur. Bet, ja mēs atrodam veidu, kā šos minerālu mēslus piegādāt tieši uz to stādu, tad attiecīgi mēs izmantosim krietni mazāk un faktiski vajadzētu saņemt tādu pašu risinājumu. Un arī, piemēram, kāpēc ir satelīts, zemes novērošana. Es zinu, arī kūdras industrija Latvijā tieši emisiju uzskaitē ir šobrīd tādā sarunu procesā, lai izmantotu šīs zemes novērošanas tehnoloģijas tieši emisiju mērīšanā un tieši precīzo datu iegūšanā. Un, protams, ka arī mēs visi zinām to, ka pirmajos 10 centimetros faktiski mēs varam atrast gandrīz visas medicīnā zināmās antibiotikas, tad arī šajā ziņā, teiksim, bioekonomikai ir milzīgas perspektīvas. Paldies! Ja kādi jautājumi? Jā, esam saņēmuši jautājumu. Paldies par prezentāciju. Vai jūsuprāt nevajadzētu likt uzsvaru uz vietējo biznesu, uzņēmēju attīstību, tādējādi veicinot vietējo ekonomiku? Jo jautājuma uzdevējam ir sajūta, ka uzņēmējiem šeit nav viegli. No ekonomikas ministrijas puses mēs īpaši liekam uzsvaru uz vietējo attīstību. Un es jau arī prezentācijā minēju, ka tā ideālā situācija būtu, ja mēs spētu nodrošināt pilnu ražošanas ciklu šeit. Pilns ražošanas cikls, eksportējam tikai augsts pievienotās vērtības produkts, nekādus sākotnējos izēju materiālus. Tā būtu tāda ideālā pasaule. Arī
teiksim, jautājums, kurā sadaļā uzņēmējiem nav viegli. Ja mēs skatāmies uz nodokļu konkurētspēju reģionā, tad šobrīd arī tas tiek labots. Saimā esošajā budžetā tiek paredzēts pārskatīt darba spēka nodokļus, kas ir viena no lielajām izmaksu komponentēm. Tā kā tur vajadzētu būt, kad vismaz reģionāli mēs esam izdarījuši visu, ko mēs šobrīd spējam. Bet izaicinājums varbūt esošajā situācijā mums ir tieši ar tiešo finansējumu pieejamību, kas būtu kā atbalsti, jo mums tās vajadzības ir arī uz drošību, uz veselību un citām jomām. Bet tur mēs savukārt esam pārskatījuši virkni Eiropas Savienības struktūra fondu programmas un mēģinam vēl uzlabot situāciju ar birokrātijas samazināšanu. Viegli nav, pilnīgi piekrītu, bet te mums jāizdomā visiem tie risinājumi. Paldies par atbildi. Ir vēl viens jautājums, kurš ir uzdots angļu valodā. What is the role of the certification schemes in Latvia to support the thriving bioeconomy? Ja, kāda ir certifikācijas schēmu ietekme uz bioekonomikas attīstību? Certifikācija dažiem viņa. Es būšu atklāts, un es zinu, ka mēs esam LMSP pasākumā, bet certifikācija faktiski ir pierādījums. Tātad iespēja pierādīt un pateikt, ka tu dari pārbaudīti. Un arī izmantot to kā gan mārketinga elementu, gan kā kvalitātes zīmes elementu produktā. Jautājums ir, kas ir teiksim, tā aplikācija, bet te pašā laikā citiem uzņēmējiem atkal kā obligātas prasības certifikācija atkal ir birokrātiskais sloks. Līdz ar to ar certifikāciju mums ir jābūt piesardzīgiem, bet viņi ir vajadzīgi. Viņi ir vajadzīgi īpaši tur, kur mēs esam izvirzījuši vai no valsts vai no Eiropas politikas kaut kādas kvantitatīvās prasības, kur ir jāpierāda. Kur ir jāpierāda noteiktās atbilstības. Arī valsts pusē tad mēs redzam, ja meži vai atkal teiksim, citas sadaļas ir certificētas, tad mēs varam diezgan brīvi pārliecināties, ka uzņēmēji izpilda visas prasības un ka viņi darbojās ilgspējīgi. Jā, paldies par jūsu komentāru.